Mūsu sabiedrībā daudz cilvēku joprojām baidās no psihologiem, psihiatriem, psihiatriskajām slimnīcām, no dažāda veida terapijām, jo tas mums ir vēsturiski tā sanācis, ka mūsu sabiedrībā ļoti ilgu laiku tas bija aizliegtais, par ko vispār runāt pat nevarēja. Un nedod Dievs, ja tev ir kāda psihiska problēma vai vienkārši psiholoģiska problēma. Nedod Dievs, jo tu jau esi kārtējais kandidāts uz izslēgšanu vai ieslēgšanu un aizmiršanu. Izslēgšanu no sabiedrības. Paldies Dievam, laiki ir mainījušies, ir pieejama ļoti daudz informācija un vairāk cilvēku sāk saprast, ka tas ir ļoti normāli, ka kādā dzīves brīdī kaut kas nefunkcionē tā kā vajag. Un par visām tām bailēm runājot, es šodien man ir sanācis tā, ka es gribu pateikt par kārtīm. Es zinu arī personiski psihologus un psihiatrus ar doktora grādu, kuri savās praksēs izmanto kārtas. Gan terapeitiskās kārtas, gan taro kārtas. Tā nu ir sagādījies, ka es mācījos pie vienas arī psiholoģis ar doktora grādu, es no viņas mācījos taro. Un, kad es sāku mācīties taro, man atvērās pavisam jauna pasaule. Patiesībā atvērās šī pasaule ar simboliem, ko mēs visi esam uzsūkuši caur mātes pienu, ko mēs pat neapzinātā līmenī visu to mēs reģistrējam, apstrādājam, un tas ir mūsos. Un katra kārta stāsta par atsevišķu situāciju, par atsevišķu cilvēku gadījumu. Bet šodien es gribu stāstīt par psihosomatikas kārti. Šausmīga kārtas. Viņa neskaitās visšausmīgākā kārtas taro kārtīs, bet tā ir šausmīga, jo tas ir par prāts, par to, kā mūsu prāts paverdzina mūsu miesu. Un ja tu ar prātu nenodarbosies, tad tu nonāksi līdz tādai lietai kā diagnoze. Šī nav mana grāmata, es viņu nereklamēju, bet fantastiska psihosomatikas grāmata. Ilūta Repule. Bet šodien ir noslēgumā gribu parādīt, kā izskatās tā psihosomatikas kārts. Jaunava, kas ir prāts, ir paverdzinājusi lauvu. Un lauva sēž kā mazais kaķītis un neko nevar darīt. Jo prāts ir spēcīgāks. Un prāts ir paverdzinājis spēcīgo lauvu. Un viņš neko nevar padarīt. Tāpēc ir vērts iet terapijās, atrast savas programmas, lai ķermenis necīnās.